Es nebalsošu par labu Latviju. Es neesmu idiots. Uz ko mudina tevi šis plakāts? Nu, es varu tiešām latviešu valodā pateikt, ka viņš man konkrēti ar kaut ko asociējās, jā. Sorry, cieti. Tas, laikam, bija par labu Latviju. Sakiet, lūdzu, ar ko jums asociējas šis plakāts? Ar ozoliņu. Ar ozoliņu? Ar ozoliņu, par labu Latviju. Jums šis plakāts ar kaut ko asociējas? Ar bezkaunību. Kāpēc tā? Nu, tā taču atklāti reklāma ir. Tā nav ko gudru. Bet reklāma taču ir aizliegta vēlēšana dienā. Šodien nedrīkst būt reklāma. Bet uz plakāta ir rakstīts par labu hokeju. Nu, nebūsim tik naivi. Vai šis plakāts jums ar kaut ko asociējas? Jā, protams, ka viņš asociējas. Vai šis plakāts uz kaut ko mudina? Tas mudina mūs darīt vai nedarīt to, ko mēs arī netaisījāmies darīt. Kā jums šķiet, cik ilgi šis plakāts te noturēsies? Tā kā, nedēļu, vēl mēnesi vai pusgadu? Es domāju, viņa mērķis bija sagaidīt šodien. Ага, paldies. Своего рода реклама. Да? Какая? Ну, за лучшую Латвию голосовать. Или все-таки за хоккей? Ну нет, здесь же политический вопрос решается, не только спортивный. Здесь ребят спортивных просто подставляют. Sakiet, lūdzu, vai šis plakāts jums ar kaut ko asociējas? Kurš tas? Jā, tas tā liek domāt par vienu no vēlēšana apvienībām. Ja? Vēlēšana dienā, kad aģitācija ir aizliegta, ja? Jā, nu tas tā uz robežas ir, teiksim, tur varētu strīdīties par to, vai tas ir vai nav, bet asociācijas, protams, rodas. Jā. Ļoti konkrēti, ja? Jā. Kā jums šķiet, cik ilgi šis plakāts noturēsies šeit? Nu, es domāju, ka viņš ir drīz pazudīs. Nu, cik drīz? Varbūt rīt? Rīt, parīt. Skaidrs, paldies. Vai jums ar kaut ko asociējās šis plakāts? Jā. Ar ko? Tās pēc politiskās reklāmas mazliet. Vēlēšana dienā, ja? Jā. Sakiet, lūdzu, ar ko jums asociējās dotais plakāts šis? Nu, laikam jau hokejs. Labs hokejs. Ozoliņš. Hokejs spēlē. Jā. Otrs jautājums. Kā jums šķiet, cik ilgi šis plakāts te karāsies? Nu, domāju, ka pirmdien nebūs vairāk. Paldies. Es nebalsošu par labu Latviju. Es neesmu idiots.